Esiet sveicināti jaunā dienā Floridā. Mēs esam atbraukuši uz Hollywood Beachu. Izbrauksim ar laivu kādu gabaliņu, aizbrauksim uz Fort Lauderdale, bet te ir interesants stāsts. Tagad ir sestdiena, jā, brīvdienas, protams, visi brauc uz pludmali, labs laiciņš, un visas stāvvietas šeit ir pilnas. Gan ceļmalās, gan daudzstāvu stāvvietas ir pilnas. Un mēs te braucām pa šaurajām ieliņām, meklējām vietu, kur nolikt automašīnu, un stāv uz stūri džeks ar zīmīti parking $20. Nu, mēs atbraucām, šitā privātā stāvvieta, ja? Atbraucām, nolikām, un tagad mums ir jautājums, vai aizvilks mūsu mašīnu vai nē, jo jebkurš taču var uzrakstīt zīmīt, nostāties ceļa malā un vienkārši rekur ir brīva vieta, es vienkārši aizvedu, tev paņem $20 un notinos. Cik mēs cilvēkiem varam uzticēties šeit? Bet mums nebija varianti, visi stāvvietas te ir pilnas. Un mums vajag paspēt. Varētu vēl visu dienu braukāt apkārt, varbūt kaut ko atrast. Jā, bet mums vajag uz kuģi paspēt, tā kā aiziet. Bet kas attiecās uz to džeku, ja, kurš mums tur iedeva savu stāvvietu, viņš izīrēja vienstabas dzīvokli, tepatās pie jūras, kur tā stāvvieta viņam pieder arī, pa $2000 mēnesī. Un īstenībā tas ir baigi labais deals, jo pirmkārt atrodas tieši pludmalē pie okeāna, un otrkārt tev tā stāvvieta nāk līdz tajos $2000. Ja tev nav mašīna, arī stāvi taču katru dienu uz stūri un piedāvā savu stāvvietu, kas ir tieši pie okeāna. Un tad tā, nezinu, varbūt par kāds 500 varētu mēnesī atpelnīt. Starp citu, pasniekiem šeit ir ļoti neglītas mašīnas. Nezinu, ņirgājās pa viņiem vai kas, bet rekur stāvvieta. Bet īstenībā mēs tam maz dārgāk nesamaksājām. Nē, tikai neesam pārliecināti. Neesam pārliecināti, ka tas ir īstais īpašnieks. Jāni, gatavs, jā? Mūsējies? Jā. Nosmaržoja pēc, tu saki nosmaržoja pēc zālītes, es saku nosmirdēja. Ejam pāri? Ejam, skrienam. Jā? Jāskrien! Jāskrien! Все? Tad tiekamies vakarā mājās. Tas nav mans kuģis. Cik maksā biļeti? Un te galvenais nav nekāds norobežojums, ja? Tu tā var aiziet taisni, mierīgi. Blakām barčiks, kāpēc gan ne? $38. Cilvēki, ja? Tu man piečkarēji. Es domāju, mums tas ir. Apsties, ne? Barčiks, sēdi te un skaties, kā citu dzer, šajā gadījumā. Kā šis viss strādā? Tu nopērc dienas biļeti ar šīs firmas kuģi. Šitas nav vienīgais, šitie kursē turp un atpakaļ katru stundu. Un tad tu vari izkāpt jebkurā vietā, kur viņš piestāja. Un tad kāpt iekšā, braukt uz nākošo un tā pavadīt visu dienu kuģi. Tur ir bārs, ja viņš tikko noreklamēja bāru, tur bija sievas joki. Sirds augsta kā bijušai sievai, par aliem, ja viņš runāja. Es nezinu, kur mēs kāpsim ārā, varbūt mēs varētu sākumā līdz galam aizbraukt. 30 stāpi. Kas ir 30 pieturas šeit ir? Labi, te jau redzēs, drīz brauksim. Tu teiksi, kur te jākāp ārā. Man nav ne jausmas. Šeit gan būtu forši dzīvam. Nekur var izīrēt. Esam Fort Lauderdale'ā, 45 minūtes pagāja nemanot, viņš tik interesanti stāstīja. Piemēram, šeit ir mērkaķi, kur izbēguši no zooloģiskā dārza un savairojušies vairāk kā 100 gabali. Evergladesā ir pitoni, kuri bijuši kādreiz kā mājdzīvnieki, bet saimnieki viņus ir izmetuši un viņi arī tur ir savairojušies. Ja tu nogalini pitonu, tad tev ir $50 tā kā prēmija par to. Tā kā tas bija tā vērts šis brauciens. Bet mēs tagad kāpsim citā laivā un brauksim, es pat nezinu. Tā lielā tur ir Billa Gatesa laiva, tas ir kapteinis. Un kapteinis tāds iznāk ārā no savas kabīnes, saka, mēs par laimi šeit nokļuvām sveiki un veseli. Pirmo reizi, ka tā, nevienam arī neuzbrauc. Aizgāja tur, domāju, nopirkšu ūdeni, pa brīvi iedevu. Augsts, bet ūdens ir garšīgi kā vienmēr. Braucam tālāk.
Vēl uzzinājām interesantu faktu. 50. gados Miami reģionā iesēja priedes, lai likvidētu purvaino vietu. Lidoja ar lidmašīnu un kaisīja ārā sēklas. Priedes augās tik labi, ka tagad viņiem tā ir problēma, jo priedes iznīcina mango. Un līdz ar to tagad viņi investē, lai tās priedes likvidētu un stādītu apakaļ mango. Nu redz. Sarmīts saka, ka mangrove nav tas pats, kas mango. Līdz ar to viņi man tūlīt faktčekots. Mangrove. Tas nav mango, jā? Nē. Mangrove forest. Ok, nofaktčekoja mani ļoti labi. Šis ir pansionāts. Iedomājieties, dzīvo šādā pansionātā. Ar skatu uz kanālu, ar savu piestātni, laivu. Beidzot, esam atbraukuši līdz Fort Lauderdales centram. Es jau nevaru, mēs kā pusotru stundu te peldam. Kādu pusotru stundu, 3,5 stundu. Mēs 3,5 stundas jau peldam. Tāpēc dibens sāp. Es nevaru vairāk. Nevar vairāk nozēr. Bet jā, mājas te super. Viss Sarmīti aizkavē, visu satiksmi tur. Beidzot varēja piecelties ētinost. Nu, ko teici? 30 minūtes. Mums ir 30 minūtes? Nākamā laiviņa. Nu tad ātri kaut kur kafiju un... Bet pa laimi šis ceļš atpakaļ būs īsāks. Ātrāks. Jā, nebūs 3 stundas. Šitā bišķi lielāka pilsēta nekā Holivuda klausies. Jā. Tas ir tāda mākslas un bāru iela. Business street. Un te vismaz arī cilvēkus redz uz ielām. Tas ir downtown, tā kā centrs. Nav zaļais, bet tāpat viss iet pāri. Mēs nolēmām par labu apskatīt to pusstundu, kas te labs ir. Nevis ēst. Vienmēr var paēst, vai ne? Mēs pasūtījām 2 kafijas un 1 maizīti un sadarījām, cik tas maksās. Es saku, ka maksās 18. Tu saki, ka maksās 24. Ok. Maize 16. Maize 16. Viena kafija 6, otra kafija 6, 30. 30. OMG, mēs apzaudējām. Es pamatīgi. Tu man novirzīji domas, es jau zināju. Ļoti labi kafija. Bet vai tā ir vērta? Cik viņi? $5? Nē, 6, 7, kaut $7. Bet vai tā ir vērta $7? Bet kafija laba. Ļoti. Pat amerikāņu standartam? Jā, $4. Thank you. Šis bija 16. Jā. Ko tu mūti? Nē, viņai diēta, viņa neko tādu neēd. Vienmēr sakot, man ir ļoti smags uzdevums. Man ir jāēd, jādzer kafiju un jāfilmē video. Šeit tā kultūra viss šī citādāk. Ja Holivudā ļoti daudz latino un kubiešu. Šeit jau vairāk neviens nerunā spaniski. Šeit spaniski, jā. Var just uzreiz. Jo Holivudā ir tā, ka es dažreiz pat kafiju nevaru pasūtīt, jo viņi nesaprot angļu valodu un runā kaut kādā spāņu valodā, ja? Un viņi ir iemācījusies, viņi ir atbraukusi uz Ameriku un iemācījusies spāņu valodu. Bonus? Angļu un spāņu valodu. Šoferim izstījās viss piegriezēs. Nē, es laikam pierunāju Sarmītu uz nepareizo maršrutu, jo mēs aizbraucām to garo ūdens ceļu, jā. Bet varbūt vajadzēja šeit, jā, jo šeit bija šī interesantāk nekā sēdēt tajā laivā un skatīties uz vienādām mājām 2 stundu garumā. Nē, tur varēja izkāpt ārā. Tur bija kaut kāds festivāls, kur varēja aiziet. Rock Country Festival. Jā. Bet šeit īstenībā būtu interesanti. Ielikšu jums salīdzināt, jā? Mēs taisījām sacensības, kurš uztaisīs skaistākas bildes viens otram. Rekur, jūs varat salīdzināt. Balsojiet par labāko. Man šķiet, ka es uzvarēju. Ai, nē. un abas bildes fočētas ar manu telefonu. Nav tā, ka mums atšķīrās tie apstākļi. Yes, mūsu taksī.
Labi, viltus trauksme izrādes vēl mums ir 25 minūtes. Viņi kaut ko... We have delay, sorry, but you should get on time. Jā, jo ja mēs nepaspējam uz to Hollywoodas water taxi, mums ir 2 stundas vēl jāgaida. Bet mēs gribam paspēt uz salsa party, uz salsa festivalu, kas notiek Hollywoodā. Hollywood Beach, ja? Downtown. Jā, Downtown. Downtown. Tā kā mums ir ļoti saspringts grafiks, nu, kā jau vienmēr. Un interesanti tas, ka šitā ir stāvvieta. Redziet, logi nav. Tas nozīmē, ka šī ir milzīga stāvvieta. Nu, augšā ir dzīvokļi, bet redziet, līdz kaut kādam 9. stāvam stāvvietas. Kuģis atnāca! Skrienam! Fail! Vienmēr saka, nav Hollywooda. 28 grādos skriet. Bet ko tev tur tas apakāsīja? Pastīsimies, ko viņš rāda. Kur mēs esam? Divnieks. A, ko tu neredzēji? Es neuzticos. Es gribēju, lai tu paskrien. Kos mums, ne? Kuģis atpakaļ ceļā. Hello! Cool. Mēs tagad tā sākam domāt, varbūt salsas partija jau neiet. Ja mums vēl Sēnē. Paga! Īstenībā, tā bija viņas ideja. Viņa teica, oi, man nav noskaņojums. Mēs jau 5 stundas peldam ar kuģi, mums jau jābrauc mājās. Un tur būs daudz cilvēki. Tu neteici? Es varu arī braukt. Sarēs nogurs. Šeit arī filmē Dexteri, 1. sērija, 1. epizode. Tad šī ir tā vieta. Skaties Dexteri vispār, tu zini, kas tas ir? Ja tu nezini, tad tu esi ļoti laimīgi. Jo tev ir iespēja viņu noskatīties. Ļoti labs seriāls, jā. Šeit iebruka krasts un izskaloja pamatus mājām. Tā mājā izskaloja visus pamatus, tāpēc viņi ir evakuēti, tur neviens nedzīvo. Šeit cilvēkiem paveicās. Ūdens līmenis bija tik zems, kad iebruka krasts iekšā. Guys like to give a big shout out. You guys want to holler at them? Hey, Tiki. Hey, Tiki. Un šeit filmēja arī Dexter. Esam atpakaļ. Tu gribēsi? Nē, tev pietika to viens iesmēzi? Un viņi bija pirms 2 stundām. Okay. Dzirdam dzīvo mūziku, jāaiziet jāapstās, kas tur ir. Varbūt šeit ir salsas ballīte arī. Neizklausās. Labā ziņa, ka tā tomēr ir salsa. Es nemāku salsu, padēju, tu gan māki. Davai. Pamat solīt, parādi pamat solīt salsā. Nē, nu, ko tu kautrēs? Tu taču esi dejošana. Nu. Ja kas jūs sakat, lai es aizēju uz vietām, kur ir filmētas filmas, šī ir viena no vietām, kur ir filmētas filmas. Te ir filmēta Bad Boys, Fast and Furious un vēl vesela kaudze filmām. Un šeit ir filmētas tik daudz filmas, konkrēti Miami, Hollywoodā, kā, nu, tepat nezinot var kaut kur aiziet, kaut kur būt. Cilvēki parādījušies. Ko? Kaut kas notiek? Ir kaut kāds actions? Problēma nedaudz tāda, ka mēs nezinām, kur mašīna palika. Kur mēs likām mašīnu. Mēs arī neatzīmējam. Ļoti muļķīgi. Ļoti muļķīgi. Nu, kaut kur ap šo rajonu viņi bija, vai ne? Nē, es saku, ka mums jāiet ir atpakaļ. Es saku, ka jāiet tur. Labi, Sarmītē, varbūt būs taisnība šoreiz. Varbūt. Starp citu, man šitāds rēms atbrauc pakaļ kā Ubers. Tie domājas takšot ar šitādu mašīnu. V6, jā, litru motoru. Cik tas ir ekonomiski izdevīgi. Ejam uz turieni, un tad par to mazo ieliņu. Nu, bet tu tikai... Jā,
Es neapjūku, es zinu visur, kur jāiet. Es tikai pārbaudīju tevi. Starp citu, Holivudas promenāde, okeāna promenāde, ir 4. skaistākā Amerikā. Nu, re, kur ir? Piedodiet, draugi, nebrauksim. Mēs uz to saules festivālu ir jau 8:30. Esam pārguruši. Opīši mēs esam. Nē, kā tu teici? Sēnes. Iebraucām paķert kaut ko vakariņās. Krievu veikalā. Gatavu ēdienu, ja? Un ar to arī mēs beigsim. Paņemšu griķīšus, ne? Kaut kādu kotletīti. Tas arī viss šajā sērijā. Paldies, ka skatījāties. Čau!